Oficiāli no Latgales reģiona PVD mājaslapā ir reģistrēti 25 gliemeža audzētāji. Lielākās audzētavas pēc reģistrācijas datiem atrodas Daugavpils un Rēzeknes novadā. Taču pārbaudot datus, reāli šajā biznesā vēl turas tikai nepilni 10 entuziasti. Par tādu sevi uzskata arī lielākās Preiļu novadā vīngliemeža audzētavas īpašnieks Ainis Noviks. Pirms 7 gadiem, kad Latvijā iestājās krīzes laiks, arī Ainis bija viens no tiem, kurš zaudēja iztikas avotu. Kā pats teica, lielas izvēles nebija. Vai nu brauc uz ārzemēm, vai uzsāc kaut ko jaunu. Uz to brīdi uzaicinājums audzēt gliemežus uzrunāja arī viņu. Bet jūs atceraties to bumu, tad, kad visi kursi sākās, visi skrēja? Tieši es jau tikko sarunas sākumā teicu, ka tas bija kaut kāda dažu cilvēku lobijs. Viņi uztaisīja seminārus, no katra nokāsa pa 25 latiem un uz priekšu. Un neviens nekādas pieredzes nebija, tikai visiem brauca pa ausīm. Un tajā brīdī Latvijā bija krīze, visi ķērās, kaut ko darīja. Tur oficiāli ir kaut kāds 223 audzētavas reģistrējušās. Ja? Un visiem tik būs. Tā bija tīrais apmāns. Tīrais. Tā, biedrība tas bija tikai dažu cilvēku izveidojums. Veidot stabilu struktūru audzētāju vidū, pieredzes apmaiņu ar vīngliemeža audzētājiem ārzemēs bija tikai daži no biznesa saukļiem, ko izmantoja vīngliemeža audzētāju biedrība. Stājoties biedrībā, no entuziastiem tika iekasēta ikgadējā biedrības nauda 10 lati, bet obligātie kursi gliemeža audzēšanā maksāja 25 latus. Taču zināšanas nelīdzēja, un palīdzība, lai spētu noturēt biznesu, arī netika saņemta. To es sapratu jau kaut kādā 2. gadā, tad, kad es sapratu, ka tie gliemeži nemaz voljēros nevairojas un nedzīvo, un viņiem vajadzīga ir brīvība. To varēja saprast, ka šie darboņi, viņi veic sev izdevīgas manipulācijas ar saviem kaut kādiem darbiem. Viens tur pārdot vaislas materiālu, it kā otrs pārdot barību. Ja? Tas viss bija no paša sākuma jau krāpnieciski izdomāts. Antoņina, kura nevēlējās runāt kameras priekšā, stāsta, kā arī viņas ģimene centās nopelnīt šajā nozarē. Gliemeži tika iepirkti no Bulgārijas, ierīkota moderne audzēšanas vieta, automātiskā smidzināšana un vēl daudz kas cits, bet diemžēl kopumā 20 000 lati, kas tika ieguldīti, Antoņina sauc par ierakšanu zemē. Datubāzēs vīngliemeža audzētāja biedrība joprojām ir atrodama, taču tikai formāli. Biedrībā reģistrētais telefona numurs neeksistē, un vadītāja Sanita Rupku savu mobilo telefonu arī ir izslēgusi. Mums izdevās sazvanīt bijušo biedrības valdes locekli Imantu Vītoliņu, kurš šobrīd noliedz jebkādu sadarbību ar biedrību. Es jau biedrībā nesastāvu jau 2. gadu, bet 3. biedrība nav vairs tāda. Tad tur viss ir patreiz beidzies, un vai tur es nezinu, kur ir arī biedrības vadītāji. Tā jau nav ne firma, nekas. Sanita izveidoja balska audzētavu un uztaisīja biedrību. Dabīgi es jau tāpat naudiņu ieguldīju, audzētavu izveidoju, bet līdz tai ražotnē netikām. Tad tas arī viss. Tālāk tad domājam paši, kā tad tas tālāk izskatās. Ko tad tur var darīt? Neievies ar kādu slēdz līgumu par nopirkšanu. Ja es ar kādu slēdz līgumu, tad no tiem arī tik nopirkt. Nopirkt 7 tonnas faktiski iesākumā un ar tiem, kuriem ir noslēdz līgums. Bet tālāk jau arī individuāli katrs mēģināja startēt, kur viņš var ārpus vai uz Lietuvu vest vai vēl kaut kur. Es jau tāpēc saku, ka nav ražotne, nav eksports. Šobrīd tiem, kuri vēl joprojām cenšas nodarboties ar vīngliemeža audzēšanu, atliek vien meklēt papildus nišas, lai noturēties. Piemēram, Ainis jau kādu laiku ceptus vai marinētus vīngliemežus piedāvā nogaršot gan itāļu, gan spāniešu, gan arī Krievijas partneriem.